pabūt kalnu virsotnē, ieraudzīt skatu, kas kā neizdzēšama fotogrāfija iespiež tev smadzenēs, ieelpot gaisu, kur gribas iepakot traukā un paņemt sev līdzi. Just kā laiks nav izteikts sekundēs vai stundās, bet gan vienkārši brīdis bez limita. Braukt pa meža taku, kur vēlāk iztēlojies atkal un atkal. Sajust smaržas, vibrācijas un skaņas. Tas viss ir man narkotika. Šīs spilgtās atmiņas un domas visspēcīgāk uzplūst ziemā. Tad neizbēgam rodas jautājums, kur braukt? Pēc vairāk iespējamo galamērķu variantiem datoru taustiņu nokladzina 3 vārdus – Bosnija un Hercegovina. Lai arī šī valsts ir zināma ar savu netik sen notikušo Bosnijas karu, mums šī valsts liekas gana interesanti, lai to izpētītu klātienē. Nostāst par šo valsti ir dažādi, sākot ar skarbiem bandītiem un beidzot ar kosmiskām mistērijām kalnos. Bet tas jau ir pavisam cits stāsts. Vairāk mūs piesaist leģendām apveltītais ciemats ar nosaukumu Lukomija, kuru arī izvēlamies kā vienu no īpašajiem galamērķiem. Visu ceļojumu mērosim uz saviem motocikliem, bez papildus transporta. Protams, ja vien tas nebūs nepieciešams. Savus piedzīvojumus uzsāksim tieši šeit, Limbažos. Galamērķi, kas atrodas 1900 km aiz Latvijas robežas, plānots sasniegt 3 dienās. Dienā nobraucot pāri 600 km. Pirmajā dienā šķērsosim Latvijas un Lietuvas robežu, līdz nonāksim Polijā, kur arī mums rezervēta viesnīca. Kopumā nāksies izbraukt cauri 7 valstīm, lai nokļūtu līdz mērķim. Čehija ir izvēlēta kā nākamā pieturvieta, lai pārlaistu nakti, bet kā 3. ir Horvātija, pēc kuras tad arī nonāksim Bosnijā un Hercegovinā. Jauno un cits, skatāmies, kas tad būs. Jaunais motocikls Yamaha TNR 700 tiks transportēts uz Limbažiem. Pirmā skaita. Tā, šodien 27. jūlijas. Plāns ir aizbraukt līdz Rīgai. Jāsapērk vēl kaut kādas lietas braucienam, plus visiem riepiņas jāsamontē. Pierreiz paši nečakarēsimies, aizvedīsim pie meistariem. Čau, biedri! Čau! Sanāca iekraut? Tā ir man? Ko es varēšu pirkt dāvanu karti Kimo for Speed? 100 eiro. Pie Matēno. Kas ir Matēnais? Ir viens labs pārdevējs for Speedā.
šitā. Jauns zābaks pirks? Nē, Smags? Nē. Viss riepiņas mums ir samontēts. R1 komanda pastrādāja. kaut ko šitien vajag pielikt tūpēc. Pilns bagūzes mums sanāk. Paskaties, kā mēs varēs laist. O, šitā te viņas arī nedauzīsies, Erika. Labi. Labi, ļoti labi. Jāaizbrauc pie gaču. Uz garāžiņu jāpalūk, ko šis ir sakrāmēks. Jā, un par Aigaru, nu jā. Čalim kaut kāds pāris dienas bija sūdīgi, nespēks un sūdīgi jutās, nebija gulējis un, nu, vienmēr sakot, kaut kāds sūds sākās. Jātais papildus analīzes, bet, nu, čalim sūdīgi visu laiku un tā, un nav spēks. Paliks mājā šoreiz. Pipargāzi. Pipargāzi pirmais, jā. Čau. Čau. No. Gribu redzēt, ko esi sakrāmējis. Jā. Jau tev tās pašas somas kā man. Un gan viss tās pats mocis. Ķēda arī ieļoja. Es ieviļoju, jā. Čau. Ko tu te dari? Ko braukājus? Kur Lotte? Ar savu branģu? Jā. Kur Lotte? Mājās. Ko jūs dari garāžiņās? Neko. Mēs sekojam jums. Nospolēs? Ko ir tas? Kraikli uz bruņām, džinsens, ar ko ies pusēt. Ar aitām, jā, Bosnijā. Jā. Parfumērijas māciņš. Maiciņas. Te mums ir virtuvīte. Tā pirmais ir dēlīts. Pečkiņā. Šitāds. Krūzīte, kurā ieiet iekšā lampiņā. Somās man ir praktiski viss tas pats, kas tev. Lētās somas ir, bet būs baigi labi. Ja gadījumā nokrīt, Tā tad nav žēl, ka saplīst. Pagājušais braucām, nokritām un reku viss. No šitās nepieskārās vispār, tu brīnum. Tā ir motora aizsardziņi, gan motoram abās pusēs, gan ūdens sūknim un šitām te trubām. Un dugām aizsargi, kurām vēl varētu uzlikt aizsargus. Šodien 10. datums. Rītā piekdiena un sestdien mēs braucam 8 no rīta ārā. Čau. Ir iekšējs miers, un šis rīts it nemaz neliecina par to, ka kaut kur būtu jādodas, bet datums liecina par ko citu. Saņemot pašdarinātu stresa noņēmēju un pāris turbo košļenes no bērniem, es atvados. Brīti. Čau. Un bišķi nokavējās. Labi, es jau sapildījās.
ir. Kotlešu maizes iedod līdzi. Šobrīd mēs atrodamies Lietuvā, 50 km no Kauņas. Un tikko uzpildījāmies, paēdīsim un brauksim tālāk. Gandrīz 400 km līdz Polijai. Tā kā nav tik traki, mēs jau diezgan laicīgi laikam būsim tur. See you soon! Mēs ir Lomžā. Nobraucām 610 km. Un tagad mēs ejam ēst uz Black Sheep, turpat, kur pagājušajā gadā. Paskaties, kādu mums burgerīšu. Mums ir aliņš. Viens uz abiem. Mums vairāk nesanāca. Jāatstāj beņķam. Lomžas rīts. Pametam viesnīcu. Šodien pēc kartas izskatās, ka būs jānobrauc 716 km. Tas ir vēl pa 100 km vairāk nekā vakar. Diena arī izskatās, ka būs karsta. Vismaz 30 grādi droši vien šodien. Labi, mēs dodamies. Vēl kaut 300 km līdz Čehijai. Šodien būsim Čehijā. Viņš dibens sāk. Jā. Jāpērk būs jauns. Aļi kā ir. 300 eiro. Tikko piebraucām Čehijā, Brno viesnīciņā. Secinājums viens. Zābaks laikam nost. Negribās vilkt. Pēc rītdienai. Jā, jo, te būs smārdiņš palaps. Rīts sāksies ar atrastiem 600 kg kofeīna atkal banānos, bet tikai Čehijā. Mēs paēdam un braucam uz Horvātiju. Atkal negulējuši. Jā, mēs neguļam. Mums jaunais hobijs ir negulēt. Nākamā pietura Horvātija. Tā kā tiekamies tur. Čau! Lai gan nav īsti gulēts, sajūtas ir diezgan labas. Protams, ir jūtams enerģijas trūkums, bet apziņa par notiekošo visu kompensē. Tuvojamies šīs dienas noslēgumam, tādēļ ir nepieciešams iebraukt veikalā pēc pārtikas. Kāpēc mēs atbraucām uz šo veikalu? Banāniem akcija esot par 40 centiem kilogramā. Aizmirsām nopirkt banānus, bet toties sameklējām naktsmājas. Saimniece mums atbrauc pretī, bet saimnieks atvēra garāžas vārtus, lai varam droši novietot savus mocīšus. Esam viesmīlīgi sagaidīti un mūs pacienā ar pašdarinātu dzērienu. Kroātijā, vi? Latvija. Latvija. Latvijā. Latvija. Limbaži. 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 Mūsu rīta darbības ar interesi vēro viesmīlīgais horvātu pāris. Viens otru valodas nesaprotam, bet ar jūtamiem veiksmes vēlējumiem tie mūs pavada.
Šīs dienas ceļš mūs iepriecina ar nesteidzīgu satiksmi un patīkamām ainavām. Možais prāts to novērtē, un kā zieds zem ķivers ik brīdi uzplauks smaids. Jau kopš Polijas ir jūtams arvien lielāks temperatūras kāpums, tādēļ nākas piedomāt pie apģērba. Esam pie robežas. Sameklējam visus nepieciešamos dokumentus un varam doties iekšā. Viss notiek ātri un bez liekām problēmām esam klāt. Mēs izbraucām cauri robežiņai tikko. Esam Bosnijā. Kur mēs ir? Bosnijas kafūzi. Pirmajā. Jā, ēdis kaut kāds čebureks vai no tāda. Labā strojka tur ir. Iebraucot aiz robežas, krasts nomainās ainavu, līdz ar ko mainās arī sajūtas, un abrīns par dabu var sākties. Kalnu ieskaut, virzāmies uz savu pirmo izpētes objektu, kādu kalnu ezeru. Turpmākais ceļš plānots tikai pa bezceļiem vai mazākiem lauku ceļiem. Trans-Eurotrail Bosnija. Mēs esam piebraukuši Bosnijā pie tā dīķīti. Nosaukumā Šatorsko jezero. Nosaucot šo skaistumu par dīķīti, cerams neaizvainoja nevienu bosnieti. Zivtiņas te vēl peld, bija tāda baigi milzīgā vārda. Vai krupis, es nezinu, neatpazīst. Tā, bet baigi smuka. Izskatās, ka te peldēties nevar. Viss ar tādām kaut kādām aizsargājāmām ūdens krūmu melens. Tālākais plāns ir, vai pareizāk sakot, plāna nav. Ir mocis, ir karte un ir patīkams ceļš, tāpēc vienkārši virzamies tālāk. Ar domu, ja gadījumā kaut kas interesants mums liks apstāties, tad tā arī darīsim. Šajā gadījumā mums lika apstāties kameras baterijas maiņa. Protams, skats arī patīkams. Šī diena paiet diezgan ātri. Mazliet pamaldamies mazajos ceļos un nav arī zināms, kur nakšņosim. Kopējais šīs dienas kilometru skaits arī liek piedomāt pie tā, ka vajadzētu atpūt, lai sakopotu domas. Nelielas lietas mūs mazliet sapurina un mums paveicis atrast naktsmājas. Mocīšus uz nakti mums piedāvāja novietot noliktavā, un rīts sācies ar kārtīgām brokastīm. Milzīga porcija ar pončikiem un sieru, bija grūti apstāties ēst, un tagad būs apgrūtinātas kustības. Ar pilniem vēderiem dodamies tālāk. Apkārtne ir diezgan klusa, un kaut arī ir nedēļas vidus, citas transporta līdzekļus uz ceļiem tikpat kā neredzam. Ceļa malās ir daudz pamestas ēkas, kas liecina, ka šis reģions ir maz apdzīvots. Par retam parādās kādu viensēta, apkārt vienīgi plašumi un kalni. Tuvāk kalniem ceļi paliek interesantāk, un apkārti mūs vienkārši ievelk sevi, liekot nepārtraukti to apbrīnu. Var izbraukt grūtus maršrutus nereiz nenokrītot, bet apgāšanos uz līdzenas vietas mēs saucam par tīzlumu. Bet kam negadās? Un godīgi sakot, mums tas notiek visai bieži.
braukšana paliek mazliet sarežģītāk, akmeņu dēļ. Braucot ir grūti uzreiz pamanīt tādus akmeņus, uz kuriem var arī pārsist riepu, bet tajā ziņā mēs esam diezgan labi nodrošinājušies, jo izvēlējāmies Motos Adventure riepas, papildus ieliekot 4 mm kameru. Šādu komplektu ir samērā grūti iznīcināt. Virzāmies uz priekšu, slīpumā uz augšu ar mērķi sasniegt virsotni ar nosaukumu Vitoro, kas ir 1907 metrus virs jūras līmeņa. Kalnu virsotnē atrodas pamests militārais objekts, kuru tad arī plānojam papētīt. Slīpums paliek arvien stāvāks, tādēļ jābūt diezgan piesardzīgiem. Arī segums ir irdens un mocīšu vadāmība ir apgrūtināta. Negribētos noripot pa krauju, bet kopumā brauciens ir ļoti patīkams. Augšup ceļš bija baigie akmeņi, baigākie kirbuļi. Vienā brīdī mēs pat apstājās, lai paskatītos, vai rieps nav pārsists. Traki bija. Bet mēs uzbraucām tik tālu vismaz. Un vēl ir no tur. Tur augšā. Tur vājiņi pašā galā. Diezgan tāds neomulīgi. Es neapmaldīsies. Jā, diezgan bailīga vieta. Nenormāli grūts ceļš. Būs liels ētkrīt. Kaus kazu.